Labdien! Es esmu šoferis ar 20 gadu stāžu. Esmu nobraucis vairākus miljonus kilometru. Šodien mēs jums parādīsim dažus vingrinājumus, kā uzturēt sevi normālā fiziskā formā, jo es zinu, cik ir grūti saņemties, izkāpt no kabīnes un izdarīt kaut ko pašam sevis labā. Bet ticiet man, tas jums palīdzēs un tas ir to vērts. Šajā video mēs jums parādīsim dažas pamatlietas, kuras būtu jāievēro katram tālbraucējam. Kabīnes ergonomija, sagatavošanās reisam, vingrinājumu reisa laikā un pēc tā. Daudziem varētu šķist, ka svarīgākais autovadītāja darbā ir braukšanas process, taču tā ir tikai neliela daļa no autovadītāja ikdienas. Tikpat svarīga ir arī sevis uzturēšana labā fiziskā formā. Pirmais un svarīgākais ir sakārtota darba vide. Autokabīne un autovadītāja sēdeklis ir vieta, kur tiek pavadīta lielākā daļa darba dienas. Autovadītāja sēdeklim ir jābūt noregulētam tā, lai mugura ir taisna, nevis saliekta. Braucot, liela slodze gūs uz autovadītāja pleciem. Lai to atvieglotu, elkoņu balstiem ir jābūt nolaistiem. Bieži vien kabīnes un ārā temperatūra mēdz atšķirties. Tāpēc pirms izkāpt no tās, atcerēsimies uzvilkt ko siltāku un sakārtot kreklu, lai strādājot netiktu sapūsta mugura. Pierasts izkāpt no kabīnes pa kreiso pusi, taču ieteicams ik pa laikam izkāpt arī pa blakus sēdētāja durvīm. Tas izlīdzinās ķermeņa noslodzi. Izkāpjot no kabīnes, nedrīkst lēkt. Pareizi no kabīnes jāizkāpj atmuguriski, ar abām rokām pieturoties pie rokturiem. Veicot darba pienākumus ārpus kabīnes, obligātas ir divas lietas – atstarojošā veste un speciāla darba apavi, kas ļaus jūs vienmēr pamanīt un pasargāt kājas no traumām. Ik pa laikam nāks celt arī dažādas smagumus. Darot to nepareizi, palielinās risks gūt neatgriezeniskus jostas daļas bojājumus. Tāpēc pirms smaguma celšanas, atrodoties kabīnē guļus stāvoklī, ap vidukli ieteicams aplikt fiksējošo jostu. Josta ir jāliek tikai atrodoties guļus stāvoklī, jo tikai tā tiek nofiksēts pareizs mugurkaula izliekums. Fiksējošā josta palīdz atslogot mugurkaulu un stabilizē to, uzņemoties daļu mugurkaula slodzes. Smagumus jāceļ vai jānoliek ar taisnu muguru, kājām atrodoties plecu platumā, visu smagumu slodzi novirzot uz kājām. Pirms celt smagumu ir jāieņem pareiza poza un satvēriens, jāietupjās ceļos un celšana jāveic iztaisnojot kājas. Pirms brauciena ieteicams vismaz 10 minūtes ilgs iesildīšanās vingrojuma komplekss plecu joslai un mugurai. Lai iesildīšanās procesu padarītu efektīvāku, talkā ņemam kādu pieejamu smagumu, piemēram, jebkuru kravas auto kabīnē atrodamu riteņu atslēgu. Braucot, autovadītājs stūrē un visu savu uzmanību veltī situācijai uz ceļa, pat nenojaušot, cik lielu fizisku piepūli tas prasa. Tāpēc jāizmanto jebkura iespēja izvingrināties, piemēram, sastrēgumos, izvingrinot plaukstu locītavus un izlocoties. Lai atgūtu mundrumu, iesakām veikt vienkāršu sejas mīmikas muskuļu vingrinājumus. Svarīgs ieteikums – ik pēc 350 kilometriem mainīt krēsla atzveltnes pozīciju, jo šīs pozīcijas nomaiņa par pāris grādiem mazina vienveidīgu sasprindzinājumu, un tas būs liels atvieglojums jūsu mugurai. Pēc ilgstoša brauciena ir ļoti svarīgi izkustināt un izstiept savilktos muskuļus, bet īpaša uzmanība būtu jāpievērš ceļiem, gūžām un mugurai. Šos vingrinājumus var veikt turpat pie autokabīnes. Piemēram, ar abām rokām pieturoties pie automašīnas, veicam kustības, kas palīdzēs atbrīvoties no stīvuma kāju locītavās un mugurā.
Mazkustīgā pozīcijā tiek pavadīta vesela diena un nobraukti 100 kilometru. Tāpēc ieteicams arī neliels kardiotreniņš, ko iespējams veikt noskrienot 10 līdz 15 reizes apkārt automašīnai. Pēc brauciena ir ieteicams atgulties gultā un pacelt kājas augstāk par ķermeni. Tādējādi tiek uzlabota iegurņa un kāju asinsrite. Mēs šodien esam izgājuši cauri dažiem punktiem, kas palīdzēs jūs uzturēt sevi labā fiziskā formā, atrodoties ilgstoši pie automašīnas stūres. Ir jāsaprot, ka mēs tālbraucēju šoferi, pārvadājot kravas no punkta A līdz punktam B, esam aktīvi satiksmes dalībnieki, un tāpēc mums vienmēr ir jābūt možiem, aktīviem, saulaicīgi jāizguļās, jāatpūšās. Ja ir iespēja, tad katru dienu pavingrot pēc iespējas vairāk, tas nāks tikai par labu mums. Un lai mums visiem veicās!